The coolest and crutest radio show in Latvia. Coolest FM. Un mums forši puiši ir pievienojušies otrdienas rītā šeit Kurzemes radio Viļņos Rudolfs un Gunārs no grupas Idille. Labrīt! 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 Nu kā pamodāties, kā atbraucāt līdz mums ciemos? Forši paskāja 2 stundiņas no Rīgas, tā kā... Kas tad tur, vai ne? Jā, tīri jauki. Drusku apsniegots pļavs. Jums nē, jums tā nav? Tur tajā pusē arī vairāk sniegs vai te vairāk? Nu, man liekas, ka vairāk bija. Jā, nekā Rīgā. Nekā Rīgā, bet tad vēl tumšs bija, kad jūs izbraucāt. Baigi, nē. Tagad jau saulīt, vairāk lutiņu un nav tik traki. Jā. Skaidrs katru pusstundu, kad paliek diena garāk. Jā, mēs arī ar šo nodarbojamies. Jau te pa minūtēm, kad mēs skaitam. Katru rītu skatāmies un pieskaitam, patās veselu minūte garāka diena un tad 5 minūtes un skaisti. Jūs esat apvienojušies tādā vienā veselumā, pāris grupas bijat kaut kur atstāti mājās vai darbos, ja? Kurais es ceru, ka klausās, tad sveiciens mēs varam nodot, skaļus jau skaļus. Sveiciens Ralfiņam un Kosītiņam. Sveiciens. Jā, kādam ir jāsargā tomēr arī tā māja puse. Un, jāsaka, jūs tiešām vēl jauna grupa, savus singlus izdevuši vien pērnajā gadā, 24. Un, jūs gan var redzēt daudz un visur, kur uzstājamies, gan citās grupās. Rudolfs arī bieži vien galvu krāsa. Un... Tur arī tās ausis pazūd, jo mēs aizkadrā runājam par bundzinieku dzirdes sistēmu. Un Gunārs savukārt arī gatavojas gan solo te koncertiem, un jūs esat izdomājuši, ka jāsanāk kopā jautrāk, un Idille izdod jau 3. singls. Jā, tikai 3. Tikai? Tas nav jau, tas ir tikai, ja? Tas ir tikai, jā. Ietekums tā ir pailga ar tām dziesmām, bet mēs mēģinām to pašu labāk. Mēs neesam tie ātrākie. Ne, bet problēmas, cik es saprotu no tā, kā jūs atbildat, ka problēmas ir nevis ar dziesmu radīšanu, bet ar pabeigšanu un izdošanu. Jā. Tas ir visgrūtākais, jo iesākt dziesmu rakstīt, man liekas, ir pats foršākais moments, ka tev rodās tā ideja. Tā iedvesma, jā. Bet tad, kad tev tā dziesma ir jāpabeidz, tas ir tas grūtākais moments. Kāpēc? Kas jūs lēnina? Gribās tā, lai, piemēram, man ir tā, man gribās, lai man ir zosādi, lai man tā kā aizkustina. Visiem mums gribās vienkārši, lai ir tā, ka visiem patīk arī. Lai ir viss izdarīts maksimāli labi. Tā, lai nav tā, ka tu pēc tam klausies un varējām izdarīt šito te labāk vai kaut kā tā. Mēs arī paši mēģinām visu producēt un ierakstīt, tā kā, un esam kļuvuši labāk, un esam vairs nekāpjam uz tiem pašiem grābekļiem, kas bija sākumā, un mēģinām tos ierakstīt labus, lai pēc tam var strādāt ar cilvēkiem, būtu vienkāršāk, un tas viss process. Bet ko varam teikt? Mūsuprāt, dziesmas nāks daudz ātrāk. Tā kā katru dziesmu mēs mācāmies. Iestrādāsim, jā. Mārim vienmēr tehniskā puse interesē visvairāk. Jūs paši, jūs sakat, tehnisko pusi arī, tas ir mix masters, tas viss jūsējais, tas, ko mēs dzirdam, vai tomēr uz masteri aizsūtat vēl kādam atrādīt? Mix ir tāpatās, mēs sūtam arī vēl kādam cilvēkam, tā kā, kur, lai samiksē visu to, bet mēs paši tos aranžījumu, pašu producēšanu, tā kā visu to mēs tagad paši darām, bet miksēšana ir forši, ka tu aizsūti kādam citam cilvēkam, kuram tā auss vēl nav notrulināta, un viņš var tādu svaigu ausu pieiet un saprast, kas varbūt tās ir pa daudz, varbūt kas ir pa maz, un jā. Ja pašam vienmēr liekas, visu vajag skaļāk. Vajag skaļāk, jā. Vairāk atbalsi, vajag vajag vairāk uzgriezt, vajag pielikt šito mazo lietiņu, beigās tā dziesma ir. Tā kā man teica pa mūsu pēdējo dziesmu, ka no tās vienas dziesmas teorētiski varētu uztaisīt 3 dziesmas. Mums ir kaut kādā ziņā tā, vairumānija vai kāds saucās, ka mēs gribam, ja ir kaut kāda vieta dziesmā, mums tāds, varētu ielikt šitien te kaut ielikt kaut mazo lietiņu, tad beigās tā dziesma sastāv no miljonus maziem čiki. Jums ir tāds Queen sindroms, Bohemian Rhapsody var veidot. Varbūt jātais garāks dziesmas vienkārši. Jā, mums jau šitā jau ir bišķi, nav radio tur standarts, cik mums ir kaut 40. Mēs te precīzi pat redzam. Jā. Nāc mūsu bariņā ar jūsu jaunais veikums, bija zosādi.
Bija man zosādi. Bija, tad Ir. Mikrofonu pat salauž. Tad tev arī zosādi. Man arī jau dreb rokas. Nu, pastāstiet, par ko tad ir šī dziesma? Dziesma ir par bērnības nostalģiju, par skraidīšanu apkārt ar pagalmu puikām un kariņu spēlēšanu un kaut kā tieši. Mēs mēģinām iemiesot to puišalisko naivumu tajā visā un tā dziesma ir sākās tāda ļoti tāda garāžas, tāda brīvplūsmas dziesma. Jā, primitīva, bet kaut kā beigās mēs tā paņēmām, cik nopietni. Nē, tā kā, ja tu esi mazs bērns pagalmā. Bet sākās kā joks, ja godīgi šā dziesma. Drusku, jā, bet tad mēs tā kā sākām domāt, nu, ja tu esi bērns, tev visi mirkļi pilnīgi patiesi, tu esi tajā mirklī, un mēs mēģinājām kaut kā to sajūtu arī dabūt tādu. Galu galā, tā kā, tā sajūtiņa, ka tu tā kā pieņems kaut kādā bariņā, arī tā kā, nu, jā, tās emocijas. Ir kaut kādi krūtie tur bērni. Jā. Tas nav tā, ka jāiet tikai krutiem tusēties. Ir jāiet ar saviem draugiem, ar kuriem tu gribi pavadīt laiku. Bet tā emocija mums likās interesanta, kur varētu izpaust mūzikā. Man patīk, ka vienmēr ir tas viens grupējums. Ir krutie, un tad ir pārējie, jo tālāk tur vairs nav nekāda apzīmējuma. Bet kā bija ar jums? Kariņi jūs saucāt, bija viena no tām spēlēm, ko sētā varēja dragāt uz riņķi vien. Kas vēl bija aktuāls jūsu bērnībā? Man atceries par kazakiem Razboņi. Jā, kāda parola bija? Parols bija. Tev bija kāda tradicionālā, kas vienmēr tāda nemainīga? Atceries, tur bija tās parolas? Jā, es zinu, bet es neatceros. Kad tie nebija kaut kādi lamu vārdi? Es neatceros. Jums laimīga bērnība ir bijusi. Es visu, ko atceros no bērnības, ir tas, ka man bija vakarā treniņi un pa dienu bija skola. Tev izpalikt. Bez parolēm, bez kazakiem, bez razboņikiem. Nē, bet man arī tas pirmais tieši tā, kā tu minēji, labi, kariņi bija viena lieta, jūs jau sakat, ka puikas tik karoja, bet, kazaks Razboņiks arī bija, principā tāds kariņš vien. Un nekaroja? Tā kariņi, kā kurš sauc to kariņu? Manuprāt, vispār pagalmā ir viens liels kariņš visu vakaru garumā. Bet dziesmā jums viens savējo bariņš, un paklausoties dziesmu var saprast, tu esi savējais vai nē, ja? Tā apmēram. Jā. Bet mēs ar tādu aicinājumu arī citus. Nāciet mūsu bariņā. Mēs koncertā arī tā parasti. Jā, tā kā mēs ar to dziesmu parasti sākām koncertus pagājušajā gadā, un tā kā, man liekas, tā bija tāda jauka atmosfēra radīt, tā kā, nāciet šajā pieredzē un būs skaisti. Un jums, puiši, šis ir 3. singls, bet jūs jau esat paspējuši koncertēt. Ko jūs izpildat koncertos un kā jums ir veicies? Koncertos mēs izpildām oriģinālu mūziku. Mēs, kā jau teicām, mums ar tiem ierakstiem ir drusku ilgāk, bet dziesmas jau mums ir un ir sanācis pagājušajā vasarā gan Siguldā, Liepājā, Bauskā, visur, kur uzstāties un forši. Un, tie koncerti tikai paliek tādi lielāki un krutāki. Koncertu materiāls uz 3 albumiem un izdotas 3 dziesmas. Nav uz 3. Uz albumu būtu, Jā, un tas ir nākotnē. Tad apsoliet mums tagad, kad būs albums. Mēs nevaram. Es jau redzēju acīs, šito jautājumu. Paldies! Labi, mēs gaidīsim gan tos ierakstus, gan tos koncerts arī Kurzemes pusē, jo tu tur minēji vairāk otru galu, kā esat paviesojušies pagājušajā gadā. Ir Kurzemes pusē ar kādu pilsētu? Liepājā tikai. Mums 2 reizes mums bija Viktorijā. Fantastiska vieta. Viktorijai sveiciens arī šorīt. Bet vēl tāds viens jautājums, kas man ļoti ieintriģēja par grupas nosaukumu. Jums ir bijusi tāda interesanta atlase. Jūs esat aicinājuši citus klausītājus iesūtīt kādas versijas, grupas nosaukumu veidošanā. Mums bija pirmais koncerts vienkārši, kur mēs uztaisījām tā kā draugiem. Jā, mēs īstam draugu bariņam domājam, ka tas ir koncerts. Mums ilgu laiku nebija nosaukumu un kaut kā domājam, jāpasauc mūsu tuvākie draugi un mini konkursiņš. Nospēlējām koncertu un tad bija tāda aplikācija, kurai noskanēt QR kodu un tad katrs varēja tā kā ierakstīt to
ideju par grupas nosaukumu. Koncerta laikā. Koncerta laikā, jā. Jūs varat padalīties, kas vēl tur bija tāds spilgts? Es atceros, tur bija vārds paklājs. Kas arī, bet īstenībā neizstās nemaz tik slikti, tā kā, ja tā padomā. Bet es nofotografēju to visu sarakstu, es neatceros vairs. Nē, bet tur bija vēl forši. Tur bija noteikti vēl forši. Jā. Bet mēs kaut kā redzējām vārdu idili un ļoti pie tā pieķērāmies un sapratām, šis ir īstais vārds. Jūs atklājāt, kurš bija tas draugs? Atklājām un arī iedavām konkursu dāvaniņu un bija, tā kā baigi forši. Tas ir kolosāli. Jums ir laba draugu kompānija, ar ko gan kariņus uzspēlēt, gan grupu kopā samanedžēt un vēl nosaukumu izdomāt. Vai ne? Tieši tā. Nu, un puiši, pirms atskaņojam dziesmu arī mūsu Kurzemes radio klausītājiem, kas tad tālāk plānos? Nu, skaidrs, ka, lēnāk brauks, tālāk tiksi. Ja? Tāds bija teiciens. Tāds stāsts mums ir, jā. Mums ir tagad tuvākajā laikā, vismaz līdz vasarai izdosim vēl 2 dziesmas un rudenī skatīsimies, vai tas būs mazais EP videoklips arī gribam. Arī videoklips, protams, mēs mēģinām ar katru dziesmu izlaist videoklipu. Par šo mēs videoklipu īstenībā arī filmēsim, bet tikai drusku vēlāk. Nesanāks šobrīd mums. Jā, mums ir tāda skaista sadarbība ar vienu režisoru, kas bija pirmajiem 2 videoklipiem. Mums ļoti patīk. Artūrs Zepes. Jā, ļoti patīk. Čau. Čau, Artūr. Sveiciens. Jā, mums ļoti patīk sastrādāties un, tā kā koncerti un vispārējais. Nu, klipu filmēšana, tas ir aizraujoši. Tas ir baigi labs. Tas temats arī tāds foršs varētu tur sanākt. Jums nevajag kāds aktieris, mēs varam izziņot arī. Vai jūs paši? Vai pieteikties? Paši aktieri. Īstenībā aktieris tur vajadzētu. Sāk domāt. Sāk domāt, jā. Klipā, man liekas, ka beidzot būtu laiks tā kā arī mums uzfilmēties. Mēs tā kā neesam nevienā videoklipā. Nu jā, tie starmeši uz savu pusi arī jāgriež. Jā, bet mums noteikti vajadzēs aktieris, tad sazināsimies un visiem Kurzemes radio. Vai mēs ne? jau neko nesakam, bet, Saslējamies, lai novērtē jau pirmais. Labi, puiši. Jāsaka jums lielu paldies, ka viesojāties pie mums. Un ar jūsu dziesmu mēs noslēgsim arī rīt raidījumu. Nāc mūsu bariņā, manuprāt, kolosāls aicinājums, kā jūs minējāt, gan koncertos. Jūs ar šo izpaužaties, gan mēs arī tagad Kurzemes radio Viļņos. Nu, tad vēl kāds aicinājums kādam klausītājam noslēgumā. Tāds kreftīgs, ko jūs teikt? Lai ir tāda jaudīga diena šodien. Jaudīgo. Lai diena sākās jaudīgi. Lai jaudīgs sākums. Labi, paldies jums un tiekamies koncertos. Paldies. Kad tu pēdējo reizi apmeti kūleni? Kurzemes radio rīta raidījums Kūlenis FM. The coolest radio show ever produced. darba dienās no 7 rītā. Kūlenis FM. Nemāci pieaugušiem bērniem kūleņus mest. Raidījumu atbalsta PTA, eleganti umulīgas sadzīves tehnika tev. Kas tu tāds dīvainīgs? Tu jau no sākuma nepatīc.